Šodien esam Uplevel Home projektā, kas atrodas Puces ielā 14, kur mēs sadarbībā ar attīstītāju esam aprīkojuši demo māju, lai potenciālie pircēji var atnākt un sajust īsto šīs mājas atmosfēru. Ejam iekšā parādīt. Priekšnamā esam izveidojuši priekšnama skapi, kas ir sadalīts skapja pamatdaļā. Tad šeit mēs atveram durvis un iekšā ir vieta, kur karināt ārdrēbes. Protams, viss ir ar apgaismojumu. Ir arī sežamā daļa, kur ienākot var apsēsties un novilkt apavus. Un vēl viens risinājums, kas šobrīd ir diezgan populārs, kad apakšā skapim paliek brīva un tur ir vieta, kur salikt apavus. Mājas sirds virtuve, pilnībā aprīkota ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku, un šeit ir sakomplektēts viss nepieciešamais, un arī sanāca vieta kaut kādiem dekoratīviem elementiem, kas mūsu gadījumā ir vitrīna ar tādu fona apgaismojumu, lai tur plauktos varētu salikt kaut ko tādu, ko gribās eksponēt. Šai virtuvei ir Sailstone kvarca akmens virsma, ko attīstītājs piedāvā mājas premium komplektācijā. Šit ir arī kombinēts maisītājs, 2 vienā, kur ir gan parastais, gan filtrētais ūdens. Svarīgu vietu interjerā aizņem arī TV mēbele, un šajā gadījumā mēs esam izveidojuši tādu konsoli, kur iekšā ir atvilknes. Šeit mēs atveram un visa vieta tiek liederīgi izmantota. Un šeit esam izveidojuši arī vitrīnu, kas atkārto vitrīnu, kas mums ir virtuvē. Vienīgais tas, kad šeit iekšā ir ar koka dekoru, kas iedod tādu kontrastiņu, lai eksponējumās lietas ir redzamas, tad mēs ieslēdzam to apgaismojumu un viss ir skaisti redzams. Šeit esam uztaisījuši izlietnes skapītī, te arī mums ir Sailstone kvarca akmens darba virsma, kas nodrošina izcilu ūdensnoturību. Apakšā ir skapīts ar krasotām fasādēm. Šeit uztaisījām tādus nobuļotus stūrus, lai neķertos ieejot. Un apakšā ir 2 atvilknes. Šobrīd esam master guļamistabā. Te mums ir pilnvērtīgs skapis. Papildus guļamistabā ir šāda konsole, kur teorētiski var stāvēt televizors vai nu arī dekors, kā tas ir mūsu gadījumā. Un tad papildus ir izveidots kosmetikas galdiņš, kur ērti var piesēst, un pretīm ir arī liels spogulis. Māja ir diezgan kompakta, attiecīgi bija svarīgi liederīgi izmantot katru mājas centimetru. Un šī ir telpa, kas varētu būt veltīta tīri komunikācijām, un šeit arī ir gāzes katls, veļas mašīna un pārējais, bet pārējā vieta tika organizēta kā papildus darba vieta. Ja esi mājokļa projektu attīstītājs, tad sazinies ar mums, lai uzzinātu mūsu piedāvājumu tavā demo dzīvokļa vai mājas apmebelēšanai uz īpašiem nosacījumiem. Kontakti zemāk.